Kļūda, ko pieļauj daudzi uzņēmēji. Tie domā, ka multitaskings tos var padarīt veiksmīgākus un ļaut izdarīt vairāk. Padomā vēlreiz. Pētījumi pierāda, ka multitaskings samazina produktivitāti par 40%. Mūsu smadzenes strādā daudz lēnāk, kad mēģinam izdarīt vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Zūd uzmanības fokus un koncentrēšanās spējas. Uzmanība sadalās un ir grūti pievērsties pašam svarīgākajam. Risinājums: fokusējies uz vienu lietu vienlaicīgi, līdz to pabeidz un izdari līdz galam. Tikai tad, pārslēdzoties uz nākamo uzdevumu. Vēl vairāk, multitaskings ir ieradums, kas jau ir izveidojies par tavu ikdienas rīcības mehānismu. Labā ziņa ir tāda, ka ieradumus var mainīt. Saglabā šo video, lai nepazūd, un klausies. Ievies laika menedžmentu un plānošanu. Kad zini, ka katram uzdevumam ir paredzēts savs laiks, un tas ir saplānots, tad ir daudz vieglāk fokusēties uz vienu no uzdevumiem, bet pēc tam ķerties klāt nākamajam. Tieši tas palīdzēs neapjukt, izdarīt visu nepieciešamo un paveikt vairāk. Praktizē apzinātību, kas nozīmē, ka iedziļinies tieši vienā un konkrētajā uzdevumā, kuru šobrīd veic. Tādā veidā sniedzot tam maksimālo enerģijas daudzumu un patiesībā izbaudot procesu un izdarot to visefektīvāk. Izvairies no liekām notifikācijām savā telefonā, no sarunām ar draugiem vai kolēģiem, atbildēšanu uz e-pastiem un domāšanu par citām lietām. Fokusējies, izdari, paveic uzdevumu, bet tad ieplāno laiku ar draugiem, sapulces vai laiku, ko pavadi telefonā, atbildot uz ziņām, e-pastiem, pārzvanot vai sēžot sociālajos tīklos.